Pulsar, pasaules slavens zīmols, tiek ražots arī Latvijā. Atzinīgi izsakās gan mednieki, gan dabas mīļotāji. Sveicināti! Mani sauc Viesturs un es strādāju ieskaties.lv. Pie mums ir daudz interesantas lietas, sākot ar teleskopiem, mikroskopiem, nakts redzamību, tēmekļiem un ļoti daudz aksesuāriem tieši optikai. Nav noslēpums, ka šobrīd Pulsāra mājvieta ir Latvija, Daugavpils, un tur top vislabākie Pulsāra produkti. Un jāsaka ka man šķiet, ka tomēr tas līderis nakts redzamībā un termālajā redzamībā ir Pulsāra. Jauns tēmeklis Telos, ko vienmēr var upgradeot ar lielākiem objektīviem, sensoriem un attālu mērītājiem. Vēl viens jaunums, kas patiesībā ir parādījies tikai šogad un tika parādīts Amerikas Las Vegas izstādē un IVA Vācijā, tas ir Merger Duo binoklis ar diviem kanāliem. Viens ir termālais kanāls, otrs ir digitālais kanāls. Kas ir labā lieta un kas vienmēr medniekiem interesē, lai mēs redzētu pēc iespējas lielākā spektrā visu bildi nakts redzamībā. Un otrā lieta - detalizēti, digitāli. Tuvajos infrasarkanos mēs varam izpētīt trofeju un visus sīkumus. Beidzot, digitālā kamera ir pietuvusies īstai nakts redzamībai, jo ļoti minimāli vajag izmantot infrasarkano piegaismošanu nakts melnumā. Teleskopu pasaulē viskarstākais jaunums šobrīd ir Interstellar teleskops. Teleskops, kas patiesībā pilnīgi izdarīs visu jūsu vietā. Jums vienkārši vajag lejupielādēt aplikāciju, savietot ar teleskopu, un tas teleskops pat uztaisīs bildes un atsūtīs jums uz telefonu. Šis ir jaunums no Interstellar, bet patiesībā jāsaka tā, ka līderis vēl joprojām ir Skywatcher, ko pie mums var iegādāties. Un arī ir tā, ka debesīs nekas nav tik grūti, kā kaut ko atrast. Iedomājamies, ka mums tur spīd vairākus miljonus spīdekļi, un mēs nevaram atrast Jupiteru. Kas mums atliek? Mums atliek vienkārši paņemt telefonu, savienot ar statīvu, atvērt aplikāciju un, piemēram, apskatīties Jupiteru. Un mūsu teleskops seko līdzi, izlīdzinās zemes griešanos. Mēs varam mierīgi aiziet padzert tēju, atnāk apakaļ, un teleskops vienmēr sekos. Vairs nav pusstundu jāmeklē ar ekvatoriāliem montējumiem, manuāliem. To visu mēs varam izdarīt ļoti ātri un mūsdienīgi. Nekas nevar būt tik interesants, kā uz kaut ko paskatīties mikro pasaulē, it sevišķi pavasarī, kad viss liekas tāds mīļš un maziņš, un mēs redzam, kā aug augi, zied ābeles, un kukaiņi paliek arvien vairāk un vairāk. Tā kā noteikti mikroskops ir tā lieta, kas katram varbūt mājās ir vajadzīgs, lai redzētu, cik asi meži ir, lai mēs redzētu, vai kaut kas noticis nav elektronikā un sabojājies, un arī tāpatām mašīnu būvē mēs varam daudz ko ar to ieraudzīt. Apmeklē mūsu lielo veikalu ganību Dambī 2A un izvēlies sev vispiemērotāko optiku un atklāja pasauli, kas var būt makro, mikro, termo vai digitālā pasaule. Un noteikti apmeklē mūsu jauno mājaslapu, ieskaties.lv, kas ir lielāka, krāšņāka un skaistāka.